Piesātināta programma ir 14. Baltijas jūras dokumentālo filmu fórumam, kas šovakar sākās kinoteātrī Kā suns. Par to, kas paredzēts gan profesionāļiem, gan visiem interesantiem, stāsta Andrejs Olmārs. Fóruma programma šogad ir vērienīga. Tā ir 3 daļas. Katrai sava mērķa auditorija. Semināri teorētisku problēmu interesantiem, kino ideju tirgus profesionāļiem, filmu seansi kinoteātrī Kā suns visiem šā žanra cienītājiem. Dokumentālo filmu programmā Pēdas nākotnē iekļauti 9 kinodarbi. Tās ir filmas, kas savas aktuālās, sociālās un politiskās tematikas dēļ izraisījušas rezonanci pasaulē. Mēs mēģinam piedāvāt skatītājiem filmas, kas jau ir izraisījušas kaut kādu rezonanci pasaulē, vai nu tās ir ļoti ievērojamas festivālos bijušas, kā piemēram Valsis ar Bašīru, kas ir animācijas tehnikā veidot dokumentālā filma, kur ir iegūsi Zelta globusu un ir pirmizrādīta Kannu filmu festivālā. Vai filmas, kas ir, piemēram, par banāniem, par banānu plantāciju, kur tik tiešām filma seko līdz ļoti skaļam tiesas procesam Amerikas Savienotajās valstīs starp plantāciju strādniekiem un lielo koncernu Dole Food. Šāda veida filmas, par kurām neviens tiešām citur nešaubās, ka tās ir tā vērtas, lai cilvēki noskatītos. Šīs filmas jau noskatījušies Kultūras akadēmijas un Latvijas universitātes studenti un piedalījušies recenziju konkursā. Vēl būs 3 semināri. Pirmais par animācijas un dokumentālā kino miedarbi. Jūs pašlaik tieši skatāties šādas miedarbes paraugu. Otrais seminārs par ētikas jautājumiem dokumentālajā kino. Trešais seminārs par neatkarību un atbildību mediju vidē. Un vēl būs filmu ideju tirgus profesionāļiem. Tas palīdz piesaistīt līdz finansējumu. Mana paša pieredze ir tāda, ka mēs te bijām ar Čižu un pirms vairākiem gadiem. Un jāteic, ka mēs nedabūjām finansējumu tieši, bet vienalga tas, tie padomi jautājumi, diskusijas, kas notiek ap to un kaut kas, tas vienalga palīdz tev, saprast vispār, vai tas kādu interesē, vai tas interesē tikai šeit, vai tomēr tam ir plašāka auditorija. Tā kā, man liekas, tā lieta, ka tas fórums notiek šeit jau daudzus gadus, jau ieņems tādu stabilu vietu. Mums, kur tas dokumentālais kino ir tik svarīgs. Man liekas, tā patiešām profesionālā vidē tā ir ļoti, ļoti laba lieta, ļoti nozīmīga. Dokumentālo filmu fórums ritēs līdz svētdienai. Andrejs Olmārs, Valters Blūms, Latvijas televīzija.